šukra mešā. Tātad šukrai šī zīme ir neitrāla. Un atceramies, no iepriekšējām nodarbībām, šukra un Mars apmainās ar savām zīmēm. Savā starpā tad tiek uzskatīt, ka šiem cilvēkiem ir ļoti daudz seksuālās enerģijas un attiecīgi viņiem ir jāmācās šo seksuālo enerģiju pareizi transformēt. Nu ko, cilvēki, kam ir šāda kombinācija, ir ļoti maigas būtnes pēc dabas, patīk komforts, viņiem parasti palaimēs arī ar partneri dzīves, vispār ar partneriem veicas dzīves laikā un arī laulības partneri ir labi. Protams, ik pa brīdi ir kaut kādi ķīviņi strīdiņi, tā kā šeit ir Marsa zīme, bet, vairāk vai mazāk tas ir visiem, bet nesaku tā konkrēti koncentrēties uz kaut kādu zīmi, viss super, uz to nevajadzētu, tā kā es esmu teikusi, ka ir jāskatās karte visā kopumā. Un šie cilvēki ļoti mīl visāda veida izklaides, mākslu, un klasiskie teksti parasti arī min, kad šiem cilvēkiem parasti var arī būt kaut kas, arī tādas nepiedienīgas lietas, kad attiecīgi tiek uzskatīts, ka ar šīm kaut kādām nelabajām lietām mums tā kā arī var sabojāt ģimenes attiecības. Tātad es domāju, ka te atkal viennozīmīgi nevar teikt, ka tas ir pilnīgi visiem. Kā es esmu minējis, tas ir jāskatās visa karte kopumā.